Sveiki, Inga. Čau, Dāvi. Parasti pirms podkāstiem intervētājs izpēt par intervējamo. Noskatās podkāstus, noklausās intervijas, lasa rakstus. Es darīju kaut ko līdzīgu. No sākuma es mēģinu tā savilkt kaut kādas paralēlas un parādās ļoti daudz tādas profesijas. Pirmais izmetās māksliniecis, kas laikam līdz galam nebija tavs. Bija, cik es saprotu, vēl līdzīga persona tev. Tad bija dzīves un karjeras coach, jauniešu mentore, sieva, mamma, vēl entās studijas un vēl uzņēmumu vadītāji. Inga, vai šīs visas profesijas tiešām ir tev aktuāls šobrīd? Jā, pareizi mājasdarbus izpildījis, jo vienmēr vajag mazliet saprast, kas nāk pie tevis, runāties. Tas ir super, tā kā čekpunktiņš tev. Jā, šobrīd no tā visa, ko tu nosauci, noteikti uzņēmējdarbībā, coachings, tas ir tāds mans, ko es varētu teikt, sieva, mamma noteikti, jo tas tā kā nemainīgi. Jā, par mākslinieci arī tas bija tā ļoti pareizi, ja, jo es teicu, jau ir jau personība ar tādu pašu vārdu uz vārdu. Tas tā kā ir ļoti interesanti. Un uzņēmumu vadītāji, jā, tas arī ir bijis kaut kādu lielu manu dzīves, profesionālo dzīves tā kā posmu. Un var teikt, ka arī šobrīd es vadu savu uzņēmumu. Vairs nav tā, ka tur ir ļoti daudz darbinieku, jo es esmu tādā nākamajā dzīves posmā, kur šobrīd veidoju to savu uzņēmēju darbību. Līdz ar to, jā, viss ir pareizi, un es teiktu, ka liela daļa ir aktuāla, jā. Man radās jautājums, kāds to visu var apvienot? Tu saprati disciplīnas karjeras izaugsmas coach. Es domāju, ka tu saproti, kāpēc ir disciplīnas karjeras un izaugsmas coach. Jo tas, ko es vienmēr saku, ka nevelti cilvēks izvēlās kaut kādu profesiju vai, nozari profesionālajā ziņā, jo skaidrs ir tas, ka es pati ļoti pētu to tēmu. Un manā gadījumā tas viss ir saistīts ar disciplīnu. Jebkurā gadījumā gan tas, kā es dodos gulēt un kādus mērķus un sapņus un plānus es īstenoju, gan tas, kā es pavadu savu dienu, tas, kā es plānoju, tas, kur es atrodos, jā, šobrīd es esmu pie tevis, pēc tam es būšu atkal ceļā uz Rīgu, tāda ļoti stingra plānošana, un es teiktu tāda, jā, varbūt tāda dvēseliskā stīga mazliet ir tajā, ka es daru to, kas man patīk. Es esmu vienkārši atradusi to, kas man patīk, un tad, kad tu dari to, kas tev patīk, ir tas slavenais teiciens, tad apmēram tu tad nestrādā, ja? Tātad es dzīvoju savu dzīvi, it kā tā ļoti viegli. Es negribu arī radīt tev ilūziju, ka tas viss ir tik ļoti vienkārši, un disciplīna īstenībā pati par sevi arī nav nekāda, kā es saku, cukurvata. Un nākas ļoti daudzām lietām pateikt nē. Ja, kur varbūt kādreiz liekas, varētu tur aiziet, un varētu to izdarīt, un varētu varbūt, šodien es neko nedarīšu, bet ja tev ir tik ļoti daudz tie mērķi un sapņi, tu sevi disciplinē, un tu saproti to, ka, lai sasniegtu to punktu, tur pēc tiem gadiem tev ir svarīgi sevi disciplinēt. Jā, tā kā es teiktu, disciplīna un skaidra vīzija, tas ir tas, kas man varbūt notur tajā ceļā. Disciplīna un skaidra vīzija. Jā. Es dzirdu, ka vairākas reizes tu atkārto šos vārdus. Jā. Ka tie ir tavi stūrakmeņi. Es teiktu, ka tās ir tādas manas vērtības. Ja mēs pieliekam vēl klāt pie vērtībām, es teiktu vēl cilvēcība. Ja, cilvēcīgums vispār kā tāda cilvēku mīlestība, būt klāt mirkļos, ka cilvēkiem ir kaut kādas pārmaiņas, pieredzēt to, ka, ja mēs runājam par jauniešiem, tad pieredzēt to, ka jaunietim varbūt nav skaidrs, ko viņš darīs, kādā virzienā viņš ies, kur viņš attīstīsies, un tad ar viņu strādā un tu ieraugi tā kā, wow, ir vēl kaut kādas opcijas, un pēc kaut kādiem 5, 6 gadiem tu satiec šo jaunieti uz ielas, un viņš ir izdarījis vēl vairāk, varbūt nekā jūs tur mentoringa sesijās, varbūt man bija nācies ar viņu runāt, un man liekas, ka tā arī ir kaut kāda tāda vēl viena ļoti liela vērtība. Tiešām darīt to, kas tev patīk, bet, protams, līdz tam ir jānonāk. Man galvā ļoti daudz grozās jautājumu, bet no sākuma, kad es klausos gan par tavām profesijām, gan par taviem stūrakmeņiem vērtību sistēmās, man rodās jautājums, kas tu esi, kad kāds cilvēks tev satiek, ko tu stāsti par sevi, jo noteikti, ka šīs profesijas jau veido tevi, bet kas tu esi iekšēnē, kas ir Inga Laugala? Kas ir Inga Laugala? Jā, tas līdzīgi kā mēs pajautājam cilvēkam, kā viņš jūtās, ja, un tad normāli. Daudz saka normāli, ok, ja. Inga Laugala īstenībā ir tāds, ja es tagad konkrēti šobrīd sēžot uz šī dīvāna, konkrēti runājot ar tevi, tad es varu teikt, ka es esmu cilvēks, kurš, tic labajam, tiešām tic labajam. Es ticu tam, ka mums visiem var izdoties kaut kādas lietas, mums var izdoties, ja mēs tiešām to zinām, kā tur nonākt un konkrēti ko darīt. Inga Laugala ir ļoti sirsnīga, tāda ļoti sirsnīga ar tādu baigo optimismu.
Un dažreiz tas man tā kā traucē, dažreiz man liekas, ka man tas optimisms un tāda sirsnība varbūt ir kaut kādā tādā pagātnē atspēlējusies, jo man liekas, nav jau, protams, tā, ka visi, ja tu ej ar sirsnību, nevienmēr ir tā, ka visi tev pretī sniedz to pašu, tad, kad tāda aplausiena dzīvē arī ir bijuši. Es noteikti esmu arī cilvēks, kuram ir tādas ļoti izteikts ģimeniskas vērtības, un tad man ir arī tāda ļoti liela draugu grupa, kur es ļoti, ļoti cieši turu un rūpējos par attiecībām. Un, es teiktu tā, ka Inga Laugala ir arī cilvēks, kurš netic tādām ļoti ātrām, vieglām, tādām panākuma trepītēm, ka tas viss notiek tā. Es ticu tādam ļoti sistemātiskam darbam un tādai skaidrai vīzijai, uz ko tu ej. Un uz tādiem skaidriem soļiem, kas tev ir jāizdara. Varbūt tu Instagramā dažreiz ieraugi, es pa laikam atgādinu soli pa solītim. Jā, es ticu reāli, soli pa solītim liekot to pēdu, tu nonāc uz kaut ko foršu, bet tas prasa ļoti ilgstošu laiku. Tā kā, ja tu man prasa tā, es ceru, ka es atbildēju uz to jautājumu. Jā, tu noteikti atbildēsi. Domāju, vai tas ir kopš tavas bērnības jau, vai tas ir laika gaidā kaut kā veidojies un tu to pat esi izskalusi un sapratusi? Zini kā, tā bērnība, jaunība, tas ir bijis tāds disciplīna. Ja mēs runājam par tādu disciplīnu profesionālo, tad es esmu dejojusi sporta dejas no ļoti maz vecuma. Un esmu bijusi tajā, es teiktu, profesionālajā sporta pasaulē. Man gan dēls ļoti smējās par šo. Viņš saka, tieši kādas dejas ir profesionālais sports. Bet tad, kad es viņam parādu video, kā izskatās sporta dejas, viņš saka, daudz kardio. Ok, es sapratu. Jo viņš spēlē hokeju. Viņam jau pilnībā savādāk. Protams, viņam vienkārši liekas profesionālais sports. Liekas uzreiz, ka tas ir kaut kas tāds saistīts ar hokeju, futbolu. Vai tā ir šaura domāšana? Nē, es domāju, ka tas vairāk ir tāds par to, ka viņš nezina, kas tas ir vienkārši. Kad dejas, piemēram, kad bieži vien liekas, dejas tā ir kustība tikai, tas nav varbūt, bet tur jau arī ļoti daudz lietas, ja mēs savalkam ar profesionālo sportu, tāpat mentālā sagatavotība, tu nevienmēr izejot sporta deju laukumā, tu vinnē. Tu esi tāpat miedarbībā ar partneri, tu tāpat esi miedarbībā ar ļoti, ļoti lielu disciplīnu, nezinu, ar 5 reizes nedēļā treniņiem, sacensībām, skolai laiks nav, tā kā, būtībā es teiktu, ka tas man ir veidojis ļoti. Interesanti. Jo es domāju, tāpat kā tavam dēlam, man ir līdzīgi sapratni, ka tas ir vairāk tāds sociāls, profesionāls projekts. Jā, daudz tā domāju. Jā, daudz tā domāju. Nē, bet ja tu paskatītos to, teiksim, to rutīnu, tāda rutīna arī kāda ir, jebkuram dejotājiem, šāvējiem, es nezinu, vieglatlētam, hokejistam, futbolistam, tā rutīna ir ļoti, ļoti līdzīga. Īstenībā tas ir tiešām tāda ļoti izteikti fiziska slodze, ļoti izteikti mentāla slodze, jo, kā jau es teicu, tu nevienmēr uzvari. Jā, tev ir tomēr jābūt arī tādā mindsetā, kad tu vari zaudēt, un tad es atceros, ka bija mirklis, kad es to nevarēju nekādīgi pārdzīvot, jo tajā laikā bija ļoti maz šo palīdzošo profesiju, kas ir šobrīd tur psihologi, mentori, tev tur coachi nestāvēja rindā, lai strādātu ar tavu to domāšanu, un līdz ar to bija ļoti jāpārvar sevi, jo es atceros, ka es ļoti gāju uz maksimumu, man vajadzēja maksimumu, un ja es nedabūju maksimumu, tad es apmēram tur visu lidoju pa gaisu, un es domāju, ka tas arī man ir iemācījis ļoti, ļoti sev kontrolēt un ļoti, ļoti tā mērķtiecīgi saprast, ka viss nenotiek tā vienkārši. Kas tev iemācījis sev kontrolēt? Es teiktu tas, ka es nevienmēr vinnēju. Nevienmēr man bija tā medaļa, nevienmēr man bija tas piedestāls. Vai tas iemāca? Man liekas, ka tas rada vēl lielāku vēlmi. Jā, ja tu pēc tam netiec ar to galā, tad, protams, ka tas ir ļoti dažādi. Bet es domāju, ka, ja tu man prasti, kas man ir veidojis, tad man noteikti tas ir bijis tas, kad es esmu bijusi tajā, tādā sporta pasaulē. Un vēl tas saucas sporta dejas, tas tā. Tu pat arī esi mentori, un tu vairākas reizes pieminēji, ka tev patīk palīdzēt. Jā. Vai tev kāds tajā brīdī palīdzēja ar to? Zini, kā es jau minēju, nebija tajā laikā. Tajā laikā bija treneris, kā deju skolotāji, kur spēja tev iedot varbūt kaut kādu mazliet virzienu, bet īstenībā jau tagad skatoties uz šā brīža iespējām, protams, to nevar salīdzināt. Un tāpēc es domāju, ka arī mums, konkrēti man tas ceļš bija ilgāks, kamēr es sapratu, kas ir tas, ko es gribu, kas ir tas, kā pārvarēt kaut kādus izaicinājumus, kā sevi normalizēt, kā normalizēt to, ka tu nebūsi visu laiku 1., 2., 3. vieta, kā normalizēt to, ka tu, piemēram, 5 dienas nedēļā trenējies, bet nesanāk tev izpildīt to, kas tev ir cilvēki, kas labāk par tevi kaut ko dara. Tā kā man liekas, ka šis ir, es teiktu, priekš manis, varbūt būtu bijis vēl kāds cilvēks no malas, kurš man būtu kaut ko pateicis, varbūt vai kaut kā iedvesmojis. Protams, vecāki deva arī kaut kādu tādu, bet vecākiem ir cita loma.
vecākiem ir loma, tā kā pasargāt, un es arī, teiksim, saviem bērniem, kur arī ir sportā, es viņiem tur saku, nesatraucies. Tas saprot, ka tas viss ir, tā kā, tas nestrādā. Tas ļoti vispārīgi. Tas ir ļoti vispārīgi, jā, vai, teiksim, nepārdzīvo, jo mums jau vecākiem tā ir cita loma, mēs vienkārši iedodam šo emocionālo piesaisti, ja mums nav loma tur tagad kļūt par trenerim blakus nostāties un tagad kaut ko tur, lai gan citi tā domā, citi vecāki domā, ka viņi pilda treneru funkcijas, bet es teiktu, ka mūsu uzdevums vairāk ir atbalstīt. Būt klāt, ļaut pārdzīvot, ļaut izdzīvot. Jā, un tas... Tu esi samierinājusies ar to faktu? Ar kuru? Ar to faktu, ka tu vari būt tikai klāt. Tu neesi treneru vietā, jo būtībā Latvijā ir ļoti daudz skandālu, kuru vecāki nevar sev noturēt savos grožos, un viņi, respektīvi, veic kaut kādas izdarības, kas nav ētiskas. Tā noteikti esi dzirdējis par futbola skandāliem, kas ir bijis, un hokejā tieši tāpat ir gājis. Zini kā, es teiktu, ka man vienmēr ir bijis ļoti liels respekts pret treneri. Vispār pret cilvēku, kuram es esmu atdevusi savu bērnu, tā kā, vienkārši atdevusi vai hokeja laukumā vai pludmales tenisa laukumā, es atdodu, es uzticos. Tātad, es esmu izdarījis savu izvēli. Mēs ar vīru izdaram izvēli, mēs atdodam bērnu tā kā sportā, un ja mēs neusticamies, tur nevar būt nekāda sadarbība. Tā kā tur nav sadarbība. Pilnībā piekrīt. Vairāk cilvēks kā tevi. Jā. Bet tas ir arī stāsts par to mūsu briedumu. Ja, cik mēs spējam pieņemt, redzēji, tu saki, es arī strādāju daudz ar cilvēkiem, līdz ar to es saprotu, ka var būt šī frustrācija. Es esmu ieguldījis tur naudu, laiku, vadājis to bērnu, man taču vajag to rezultātu. Un, bieži vien, ja mums nav tāds kopējs arī rezultāts, ko mēs gribam panākt ar šo, mēs jau arī saprotam, ne visi bērni spēlēs augstākajā līmenī. Viennozīmīgi. Un būs bērni, kur vienkārši ir priecīgi, ka viņi ir aiziet uz sporta nodarbību un vienkārši izskrieties. Un ja vecākam tas nav ok, ja vecākam ir ambīcija, ka viņš grib tagad, es nezinu, tur augstāko rezultātu, skaidrs, ka tur būs diskomforts un tur būs reāls erors arī ar treneri. Jā. Tā kā es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi tā vecākiem tā loma. Mans fokus ir bērns. Mans bērns. Un tas fokus ir uz to vairāk, ka nevis es iešu laukumā un rādīšu, kā tagad ir, nezinu, jāspēlē vai kā ir jādara, bet mans fokus ir, es tev uztaisīšu ēst, kur ir tev nodrošināta mājās vide, kurā neviens nestrīdās, varbūt strīdās, bet maz, kur tu vari, piemēram, nezinu, laicīgi aiziet gulēt, tev ir sagatavots ēdiens, jā, teiksim, tā ir tā mana loma. Tas ir, un to es esmu ļoti sapratusi, un es teiktu, ka šobrīd jau ļoti, man liekas, ka sporta pasaulē cenšas arī vecākiem veidot seminārus un, teiksim, tā radīt to izpratni, ko tad nozīmē profesionālais, tā kā topošies profesionāls. Noteikti, tagad ir arī izveidot tādu certifikātu un kursu, kad var iziet C-kursu un vecāki var piedalīties treniņos tikai. Bet man interesanti dzirdēt tieši no otras puses, jo es pats darbojos kā treneris un dzirdēt no vecāku puses, jo man tiešām ir paveicies Liepājā ar vecākiem, viņi ir ļoti, ļoti atbalstoši, bet vai katram jaunietim ir vajadzīgs mentors? Mēs runājam te par jauniešiem, par to profesionālo sportu, kā viņi var tikt uz augšu un par tavu ceļu, kā tev tas ir gājis un ka tu būtu gribējis mentoru, bet tajā laikā nebija tādas iespējas. Un tad man rodās jautājums, vai jaunietim tagad ir vajadzīgs mentors, vai katram ir vajadzīgs mentors? Zini kā, es teiktu tā, ka mums jau vajag tos saucamos tos cilvēkus, kuri mūs kaut kā iedvesmo. Es neteiktu, ka tagad visiem vajag mentoru. Tas būtu tā ļoti tā, tagad katrs, kurš noklausīsies šo epizodu, meklēs mentoru, bet es domāju, ka tas vairāk ir stāsts par to, kad atkal, ja mēs atgriežamies pie vecākiem, pie pedagogiem, pie treneriem, ir kaut kāda griesti, cik daudz mēs varam iedot tam mūsu jaunietim, tam mūsu mājas, tam, teiksim, tā tajā ģimenē, cik daudz mēs varam iedot. Un ir tas vecuma posms, kas ir tie 13, 14, 15, kur mēs sākam saprast, ka nav vairs svarīgs tas vecāka viedoklis tik ļoti. Nav. Es atnākšu un pateikšu, Klau, zini, kas ir, man tur teiksim, ir ideja, jaunietis uz tevi paskatīsies uz vecāku un teiks, labi, es sapratu, ok, bet man tomēr ir svarīgāk, ko man saka tur treneris, vai man ir svarīgāk, ko tur saka tur varbūt pat cita mamma, ja, kas it kā liekas dīvaini, ja, bet es neteiktu, ka katram ir vajadzīgs, es teiktu, ka vienkārši ir jāpieņem, ka kaut kādā mirklī tas jaunietis gribēs atdalīties no tā vecāka viedokļa. Jā. Un tur ir ļoti svarīgi, ka tur ir pretī kāds, vai tas ir treneris, vai tas ir skolotājs, vai tas ir, es nezinu, tur pulciņa vadītājs, ja, kuram ir līdzīgas vērtības, kā tajā ģimenē, kur viņš aug, lai viņam būtu kaut kāda tā sajūta, ko tad es tālāk gribu. Varbūt es gribu kādu no savām prasmēm pilnveidot, varbūt es gribu, nezinu, tur tagad vēl kaut ko iemācīties, jā, varbūt es kaut kādā brīdī ar kaut ko netieku galā, bet man ir šis viens pieaugušais, kurš var man pateikt, klausies, bet tas ir normāli. Jā. Tā tas notiek, tu izies cauri kaut kādam posmam, tev pienāks iespējams, nezinu, kādam 17, kādam 18, kādam 20,
un ar tevi viss būs kārtībā. Un es domāju, ka pat vairāk tas mentorings ir šajā pēdējā frāzē. Ar tevi viss būs kārtībā, vai ar tevi jau ir viss kārtībā. Ko bieži vien tajā vecuma posmā mēs nesaprotam. Jo mums liekas, ka pasaule ir tā kā crazy, vecāki mūs nesaprot, šitie mūs nesaprot, viss ir slikti, vēl parādās kaut kāda mentālās veselības izaicinājuma, un beigās mēs vienkārši netiekam ar to galā. Un tad ir baigi labi, kad ir kāds, kurš māk to visu tā kā salikt pa plauktiņiem, tā kā iepakot. Un tāpēc man liekas, ka ir forši, ja ir kāds, kas tev var palīdzēt to saprast ātrāk. Kā veidojas mentori? Man atkal domas šaudās uz katru pusi. Noteikti tas, ko es gribēju papildināt, ka 13, 14, 15 gados, manuprāt, zūd tā autoritāte pret vecākiem un noteikti pret treneriem, pulciņu vadītājiem. Tas, ko esmu ievērojis, ka viņi tajā laikā dod vairāk uzmanību saviem vienaudžiem, ka viņi vairāk klausās viņu viedokļos. Un es domāju, vai tu vēl aktīvi darbojies kā jauniešu mentors, vai tas ir pagājis tālāk uz tādu kaučošanu, ne jauniešu kaučošanu, bet uz tādu pieaugušo cilvēku kaučošanu? Nu jā, zin kā, es teiktu tā, ka man pašai mājās izauga pusauģi, jo es sapratu, ka vienā mirklī es vairs tā kā to lauku nespēju tā kā nosargāt. Jo tad, kad es aizēju uz mentoringa sesijām un man pretī sēž jaunietis, kurš ir, piemēram, manu bērnu vecumā, es kaut kā automātiski to vienkārši kaut kā laidu caur sevi ļoti. Un es kaut kādā mirklī sapratu, ka tas laiks ir beidzies. Un kad es šobrīd ļoti pievēršos tieši pieaugušo izglītībai, es arī vadu dažādas apmācības, apmācu mentorus, dažādos izglītības projektos jo es esmu sapratusi to, ka ir pienācis, tas es negribu teikt vecums, bet ir pienācis kaut kāds tas briedums, ka es saprotu, ka man ir ļoti grūti arī runāt jauniešu valodā. Es vairs ļoti daudz tēmas tā kā neķeru. Man varbūt nav tik daudz, izpratni, kas tagad ir sociālos tīklos, tur TikTokā svarīgi, vai es pat īsti Snapchat nelietoju. Tā kā ir kaut kādas lietas, kuras tomēr mani atdala. Jā. Un tas nenozīmē tagad, ka man ir jārunā tikai anglicismos, vai tagad jāzina viss, kas notiek TikTokā, bet tas tomēr ļoti ir svarīgi tajā mirklī, kad tu runā ar jaunieti. Un tāpēc es laikam sapratu kaut kādā mirklī, tas jau bija pirms kaut kādiem 2, 3 gadiem, kad es sapratu, ka mans tas mentorings ir aizgājis. Jā, viņš ir tā kā aizgājis. Dažreiz vēl man ir kaut kādas tās sesijas ar pilngadīgiem jauniešiem, kur tiešām, ja varbūt viņi ir apmaldījušies karjeras izvēlē, disciplīnas jautājumos, vai varbūt ir bijis kāds sportists, kurš, piemēram, ir beidzis karjeru, un viņš mēģina tagad šobrīd saprast, tu pats esi sportists, tu zini, sportistiem nav plāns B. Sportistiem ir tikai plāns A, un tad man ir izdevies ar vairākiem sportistiem strādājot parādīt to, ka tev var būt plāns B. Īstenībā tev var būt plāns B, ja tu strādā pie tā. Jo pa lielam, ja mēs par to nedomājam ikdienā, skaidrs, ka tās opcijas A, B, C, D mums arī nav. Jā, piemēram, labs piemērs izbijušais Latvijas hokejists Jākabs Rēdliks, kas arī noteikti nodarbojas ar coaching. Super, viņš ir atradis to savu nišu, un viņš var iedot arī tiem jauniešiem to, kāds ir būt tajā ledus laukumā. Vai tur bija tavs pirksts tajā? Nē. Nebija, ne? Nē, mēs esam kolēģi. Skaidrs. Jā. Tā kā jā, man liekas, ka šis ir ļoti svarīgi, jā, kad tu parādi tam jaunietim, ka tu pats arī kā speciālists saproti, ka tu neķer to lauku vairāk, un ka tu jūti, ka tu vari pāriet tajā varbūt citā līmenī šobrīd strādājot, teiksim, pieaugušiem. To, ko es dzirdu no tevis, ka tu esi apmainājusies, ka tas nav tavs vairāk, un ka tu šobrīd aktīvāk darbojies ar pieaugušiem cilvēkiem. Un tu esi mentors arī pieaugušiem cilvēkiem. Jā. Kas tevi mentorē? Es eju terapijā. Tas ir mans tāda lieta, ko es esmu sapratusi, ka bez tā nevar. Es arī darbojos dažādi, man ir tie mani viedokļu līderi, kurus es tur tā skaļi varbūt nesaukšu, es gribu viņus pasargāt, lai arī nav tā, ka pēc tam visi pie viņiem dodās, ja, bet būtībā man ir tie cilvēki, kuros es ieklausos. Tas mans vidējais piecinieks, es teiktu tā. Tie ir tie mani cilvēki, kuri paši ir sasnieguši konkrētas lietas jau dzīvē un kuriem, ja es spēru tādu nākamo profesionālo soli, tad vienmēr es to skatīšos caur terapijas prizmu, tāpēc, ka man ir ļoti svarīgi saprast, vai man ir resursi šajā brīdī, vai es varēšu lekt iekšā tajā nākamajā izglītībā, lekt iekšā nākamajā profesionālajā izaicinājumā. Nezinu, tagad sāku darboties ar kaut kādu pilnīgi jaunu hobiju, vai mani resursi, mentālie resursi un fiziskie spēs man iznest. Un, protams, es pakonsultējos un arī pakaučojos un pie kādiem cilvēkiem, kas ir jau to sasnieguši. Es vienmēr izvēlēšos tādu, kurš jau ir kaut ko izgājis to cauri, jo tad es saprotu to, ka viņam ir objektīvs skats uz to. Jā. Jā. Ļoti interesants temats par resursu pārvaldību, par mentālo resursu pārvaldību. Jā. Ja es tev jautātu, kā to saprast? Vienkārši, kā tu atbildētu man vienkāršā valodā, kā to saprast? Kā to saprast? Teiksim, tas ir tāds, es iedošu tev piemēru. Tagad
Es tagad tūlīt septembrī sākšu studēt, es esmu iekļuvusi vienā izglītības programmā. Pirms es sākšu studēt, man ir skaidri jāapzinās, vai man būs kapacitāte tam. Jo pretējā gadījumā ir tā, ka es sāku kaut ko darīt, bet es neapzinos to, vai man ir sakārtots dienas režīms. Vai es esmu, teiksim tā, fiziski un mentāli vesela, ar mani viss ir kārtībā, jā, teiksim, vai man ir labs miegs. Vai es šobrīd varu veltīt, teiksim, tās, nezinu, 8 stundas, ja man ir, teiksim, normāla darba diena, vai tajās 8 stundās man ir kāds laiks sev. Ja, vai es varu atkal parūpēties, nezinu, vai iziet pastaigā, iziet no rīta paskriet, ko es daru katru rītu. Ja? Tā kā, tas ir stāsts par tiem resursiem, vai man pietiks tajā mirklī, ka man būs ļoti daudz visa kā. Vai man būs tāds, es parasti to saucu par tādu groziņu, kur es varu tā paliekties un kaut ko paņemt. Ja? Teiksim, ekstra stunda miegu, nezinu, veselīgu maltīti, pastaigu mežā, ja? Vai man būs tur ko paņemt. Jo, ja es nebūšu apzināti uz to strādājusi, man nebūs ko paņemt. Un kas notiks? Es sākšu izdegt. Kas notiks, manas visas lomas, kuras tu nosauc sākumā, es nevarēšu nevienam neko iedot. Es nebūšu laba sieva, kas man ir svarīga, es nebūšu laba mamma, kas man ir svarīga, kur vēl runāju par profesionālo dzīvi, jo tā kā man nav ko iedot, es esmu tukšs, tā kā cilvēks. Un tad ir stāsts, ja tie cilvēki, kas strādā palīdzošajās profesijās un vispār, kur daudz strādā ar cilvēkiem, ir ļoti svarīgi apzināties, vai es esmu balansā, vai es vispār esmu balansā, vai tas nākamais solis, ko es darīšu, vai viņš vispār atbilst manai esošajai tādai, nezinu, mentālajiem stāvoklim, fiziskajiem stāvoklim, emocionālajiem stāvoklim. Tik vienkārši. Runājot par izdegšanu, es domāju, ka izdegt arī var, ja iet nepareizo ceļu. Tu piekrīti tam? Protams. Jā. Kā izvēlēties savu pareizo ceļu? Tad tas ir arī tāds līdzīgs jautājums iepriekšējiem jautājumam, kas tev papildina. Es domāju, ja jauniešiem šie ir aktuāli jautājumi, kā saprast to savu kapacitāti, un ja, piemēram, es domāju, ja jaunietis pat ir fiziski vesels, aktīvs, velta laiku sev guļ, iespējams, viņš arī nejūtās tā, ko tu viņam teikt. Iespējams, es tev apberu tagad ar ļoti daudz jautājumu, sāksim tā. Tas ir kā man prāts strādā, viņš uzreiz struktūrē. Es saprotu, jā. Varbūt vienkāršāk ir, kā saprast to savu ceļu, un tad mēs varam tā virzīties tā tālāk. Pirmais ir noteikti apzināties vispār lietas, kas man patīk. Ja es nezinu, kas man patīk ikdienā, tikpat labi, kāds man teiks, man patīk gulēt, bet super, tas arī ir forša lieta, tātad tev patīk gulēt, tas nozīmē, ka tu nekad neizvēlēsies darbu, kas būs naktsmaiņa. Vai ne? Tā, mēs ļoti vienkārši varam savilkt paralēlus, ja? Pieņemsim, es nezinu, man tur patīk atrasties skaistās telpās, ja? Skaidrs, ka tu nestrādās tur, teiksim, nezinu, kaut kādā noliktavā, kur ir pagrabā, kur nav gaisma, piemēram, ja? Tas būtu tāds ļoti pirmais mazais līmenis, ko es apzinos. Tātad vispār lietas, kas man patīk. Nākamais ir, kas man padodās. Jo viens, kas ir, ka man patīk, nezinu, tur skaisti, padodās. Trešais, es teiktu, vienmēr ir tāds caur savu tādu sirds prizmu. Un tas ir ļoti grūti. Jā, tas ir tā sajūta, tās ir tās lietas, kuras darot, es smaidu, es parasti tā to saku. Vai sirds ir objektīva? Jā, kā tev šķiet? Es teiktu, ka ir tajā mirklī, kad tu dari to, kas tev patīk, tad tur jau ir tas, tur pieslēdzās visas tās maņas. Jā, manuprāt, viņi balstīt uz emocijām. Varētu arī teikt, ka balstīt uz emocijām, bet tomēr, ja tu, piemēram, strādā uzņēmumā, kurā tās tavas sirds vērtības, vai nezinu, tava vērtība ir cilvēks, nezinu, tava vērtība ir, tu mīli cilvēks, tev patīk darbs ar cilvēkiem. Bet, piemēram, tu strādā vidē, kurā visu laiku ir bulings, bossings, kur visu laiku ir slikti, kur visu laiku viens otru aprunā, kur visu laiku ir kaut kāds intrigas, kur visu laiku ir kaut kāds skipišs par kaut ko, kaut kādā mirklī, tu nevarēsi tur ilgi uzturēties. Ja tu nezinās tās savas vērtības, nezinu, vai tava vērtība ir, piemēram, nezinu, lai pret visiem būtu līdzvērtīga attieksme, un tikai tad tu jūties labi. Ja, vai tu, nezinu, tava vērtība ir, lai cilvēkiem, lai nebūtu kāds, kurš ir nonācis, nezinu, uz ielas kaut kādā smagā dzīves situācijā, un ka tu nevari viņam palīdzēt. Ja tu strādā, piemēram, kaut kādu darbu, kur tu, tā kā tev nesiet šis viss, kaut kādā mirklī tu būsi izdedzis vienkārši. Tā kā tev būtu ļoti svarīgi arī skatīties, es teiktu jauniešiem, tātad, kas padodās, kas patīk, kas padodās, tāda sirds sajūta, tas smaids, vai varbūt es esmu īstajā vietā, ja, un tas arī rodās tikai no tā, ka tu ej un dari un mēģini. Ja tu vienkārši sēdēs mājās un nepiedalīsies nevienā projektā, nezinu, nemēģināsi vasarā pastrādāt, vai, nezinu, neatradīs uzņēmumu, kur tu tiešām grib ēnot, vai uzņēmumu vadītāju, vai kādu citu profesiju, tu nekad nezinās. Kā tu zinās? Tāpēc es vienmēr iesaku jauniešiem darīt, mēģināt. Kas tev aizved pie tava ceļa? Tu arī mēģināji? Jā, es sāku strādāt no 13 gadu vecuma īstenībā vasarās. Tas bija tāds, tajā laikā
Es negribu tagad teikt, ka es esmu senila, bet tajā laikā viss bija vienkāršāk. Ja? Tad nebija varbūt tik ļoti liela tā birokrātija kā šobrīd. Bet mans pirmais darbs bija karuseļos. Es vadīju karuseļus. Liepājas parkā bija karuseļi, un es varēju gan palīdzēt tirgot biļetes, gan laist iekšā cilvēkus, gan runāties ar viņiem. Nu, kā mēs zinām, karuseļi arī mēdz būt dažādi. Cilvēkiem pēc tam var gadīties, ka viņiem ir slikti. Un tad man bija ļoti, es jau tādu ievēroju, ka manī ir ļoti daudz šī tāda cilvēka mīlestība, ka man viņi tiešām, nu, tā kā cits saka, man nepatīk strādāt cilvēkiem, viņiem taču ir katram savs garstāvoklis, un tad kāds atnāk, viņam kaut kas nepatīk, bet man tieši tas patika. Man likās, ka tas ir kaut kas tāds, kur es varu ieraudzīt tādas dažādas savas šķautnes. Un mani aizved īstenībā, tas pirmais solis bija mans vīrs, tagadējais vīrs, jo mēs esam kopā no ļoti maz vecuma, un viņiem jau bija šie eksistenciālie jautājumi. Inga, ko tu darīsi pēc 12. klases? Man neviens nebija jautājis šādu jautājumu. Okay. Nu, tā kā, ko es darīšu? Es pabeidzu skolu ātrāk, viņš ir mazliet jaunāks, un tad bija tā, kad es pabeidzu 12. klasi, un īstenībā man tiešām bija tā, ko es darīšu tagad? Un man bija bail vienai pašai iet uz Rīgu, un tagad ļoti interesants tas paradoks, man bija bail iet uz Rīgu, un es aizbraucu gadu prom uz Vāciju. Tāpēc tu aizbrauc uz Vāciju. Super. Man likās, es vienu darīšu Rīgā, man tā kā jāsagaida Aigars, es tā kā sagaidīšu, ka viņš pabeigs 12. klasi, un mēs kopā brauksim. Bet īsti nebija tādi Erasmusi, nebija tāda iespēja paņemt, ka tagad jauniešiem gap year, ja ka tu vari vienkārši paņemt gadu un aizbraukt prom, un tev vēl par to samaksā. Jā, superīgi iespēja. Nebija tāda iespēja, mans gadījums bija tikai auklīte. Es aizbraucu tā kā 9 mēnešus strādāt pa auklītī, un tur es ieraudzīju tādu patieso savu būtību, ka es varu izdzīvot svešā pilsētā. Man parādījās tādas superspējas kaut kādas. Es spēju komunicēt vāciski tajā laikā, protams, tagad ir vienkāršāk. Tu ieied Duolingo un tu saproti, kurā līmenī tu runā svešvalodā. Tajā laikā bija tā, vai tu runā, vai tu nerunā. Tur tā gradācija bija tā diezgan interesanta. Tātad es varu izdzīvot svešā valstī, es varu visiem visu sarunāt, es varu vēl paralēli nolikt aerobikas certifikātu tajā laikā. Jā, nu tā kā, un es varu kustēties viena pati pa lielu pilsētu, es saprotu, kā strādā tas, tur ūbāns un vispār, un kaut kā es iegūtu tādu beigo pārliecību par sevi. Tā kā man tas bija pilnīgi ārā no komforta zonas, jo es arī nāku no Liepājas, un pirms tam es biju bijusi tikai vienu reizi Polijā, nometnē, un tad, Dejošanas, jā. Saistīts ar to, un tad man likās tā, ok, es to varu izdarīt, un tas man iedeva baigo pārliecību un vilkmi, braukt uz to Rīgu pēc tam un mēģināt un darīt un stāties augstskolā. Un īstenībā es teiktu, bez šiem 9 mēnešiem, bez tās Vācijas, man būtu ļoti grūti to bijis izdarīt. Es teiktu, ka tas bija tāds pirmais grūdienis, kad es sapratu, jā, es varu, nav problēma. Nožēlo kaut ko tu nepaspēji? Nē. Neko? Pilnīgi neko. Ja man jāatskatās vispār uz tādu savu ceļu, tad es teiktu, ka varbūt vienīgais, ko es es neteiktu, ka es nožēloju, bet vienīgais, kas man bija tāda pārdoma, ka varbūt bija skaidrāk jāzina, ko es gribu studēt. Bet tajā laikā karjeras konsultēšana, coachings, mentorings, nekas no tā nebija. Es atceros, izpildīju vienu karjeras testu, viens no pirmajiem vispār, kas bija, tas bija Holanda tests. Un mēs to pildījām visa klase kopā, kas vispār īsti tā kā nav ok, jo skaidrs, ka 12. klasē tu iespēdojies no saviem vienaudžiem, un tur bija hi, ha, ha, un mēs tur visi smējāmies, un man vienkārši izkristalizējās darbs ar cilvēkiem. Un es sapratu, ka, es jau to zinu īstenībā. Darbs ar cilvēkiem ir tas, ko es gribu darīt, un tādas nožēlas man nav. Varbūt tāda skaidrāka vīzija, ko es gribu darīt, bet, tas tajā laikā nebija tā beig iespējams. Jo tu arī visu laiku konstantēji uz priekšu. Man liekas, tiem overachieveriem, tiem pāri sasniegtajiem tiem cilvēkiem, kas vēlās tik daudz sasniegt, viņiem vienmēr ir tāds, es varēju tur labāk, varēju tā un tā. Jo, piemēram, man bieži vien ir tāds domas, es varēju piecelties 10 minūtes ātrāk, es varēju izdarīt to un to un to un to. Un bieži vien dienas beigās tās domas uzmāc, un tad ir, respektīvi, liekas stress, ko atkal ir jātiek galā. Jā, bet tad uzdod sev jautājumu, ko es varu izdarīt šodien, lai rītā pieceltos 10 minūtes ātrāk. Jā, bet tad ir grūti uz priepriekšējo dienu, ka tas nav ticis saprotams. Es saprotu to domu, protams, bet es teiktu tā, jo ilgāk mēs dzīvojam pagātnē un tajā, ko mēs varējām mainīt, izdarīt, attīstīt, jo grūtāk mums tikt uz priekšu. Jo tagad tu teici, vakarā ir pilna galva ar domām, tad ko es daru ar to? Es varu pabasīties 5 minūtes, man ir tāda tehnika, man ļoti patīk šī tehnika, tu uzliec timeri, 5 minūtes vienkārši izbesies. Besies, tas slikti, un pēc 5, tu redzēsi, pēc 5 minūtēm tas baigi daudz. Pēc 5 minūtēm tu vairs negribēsi besīties. Kā tu besies? Vienkārši es sēžu, rakstu. Sīts pilvenā? Apmēram, sīts pilvenā, domāju, ka
Es īstenībā šo tehniku vairs baigi nepielietoju, es iesaku to jauniešiem darīt, jo tad, kad tu uzliec to timeru uz tām 5 minūtēm, tas ir baigi daudz. Tā vietā, lai tu visu dienu par to besītos, vai visu vakaru, tu koncentrēti besies 5 minūtes. Un tad tu arī saproti, bet par ko es besos? Palīdz? Jā. Tāpēc, ka es zinu, ka es nākamā dienā, ja man ir besis par to, ka es 10 minūtes pa vēl piecēlos, es uzlikšu to timerīti ātrāk, es piecelšos tās 10 minūtes. Bet man liekas, ka tas svarīgākais ir saprast, priekš kam tev to vajag un kāpēc tu to dari. Un tas ir nākamais jautājums, kā saprast? Kā saprast? Te ir ļoti svarīgi tas, ko es vienmēr saku, paskatīties tādā perspektīvā, kur es gribu nonākt. Ja es daru kaut kādas darbības, tad es saprotu to, ka es gribu kaut kur nonākt. Ja es kaut kur gribu nonākt, tad kur es gribu nonākt? Kāpēc es izvēlos kaut ko mācīties, kāpēc es izvēlos kaut kur pieteikties darbā, kāpēc es izvēlos studēt, vai arī kāpēc es izvēlos, es nezinu, tagad konkrēti šo darbu vai šo biznesu. Tur ir kaut kas apakšā. Tur ir vai nu emocija, vai nu kaut kāda tiešām mērķtiecīga darbība, kad es gribu, nezinu, tur atrasties uz žurnāla vāka vai, nezinu, tur būt top 100 veiksmīgākie uzņēmēji. Katram būs sava motivācija. Kādam tas būs kaut kas uz āru, kādam tas būs ļoti intīmi iekšēji. Kāpēc es gribu kaut ko sasniegt? Varbūt man bērnībā nebija tā iespēja piedzīvot kaut kādas lietas, un es gribu kaut ko piedzīvot, jā. Tagad tur būs ļoti, ļoti dažādi, bet ja tu zini, kāpēc, tad tev nav jautājums, kāpēc tu celies, un kāpēc tu dari, un kāpēc tu ej. Un to kāpēc tu vari dabūt tikai tad, ja tu pazīsti sevi, ja tev ir šīs vērtības. Vērtības, jā. Jā, ja tev ir tās vērtības, ja tev ir skaidrs, ko tu tiešām negribi darīt. Man bieži vien, kad jaunieši atnāca un teica, kad es bācis, tur aizgāju kaut kur un kaut ko izdarīju, un es reāli to negribu darīt, es saku, es tev apsveicu. Un jauniešiem atnāca, kā tu man apsveic, bet es tikko aplauzos, es saku, bet super. Tu saprati, vai ne? Jā, tu saprati, ka tu nekad negribi būt viesmīlis. Kolosāli. Tu saprati, ka tu nekad dzīvē pēc ēnošanas, tu ieraudzīji, ka tu nekad negribi strādāt, nezinu, mārketingā. Super. Ok, bet klausies, ko tu domā par šo, kad katram cilvēkam ir savas stiprās puses un katram cilvēkam ir savas vājās puses. Un tieši strādāt pie savām stiprajām pusēm, lai viņas konstanti attīstītu, lai būtu tajā top augšgalā, bet atmest nost tās vājās puses. Vai arī tavs doma gājiens ir tāds, ka abas divas vajag vienlīdzīgi, piemēram, vienlīdzīgi? Obligāti. Vienlīdzīgi. Piemēram, man nepatīk manas vājās puses, man ir jāstrādā obligāti pie savām vājām pusēm, ja es varu savu stipro pusi izcelt tādā līmenī, kāda iespējams nebūtu nevienam. Jo es viņu attīstu, un tas ir vēl mans talants. Vai tu visu varēsi sasniegt, ko tu vēlies, ja tu koncentrēsies tikai uz stiprām pusēm? Cilvēks nav tikai labs, vai tikai mērķtiecīgs, vai tikai, nezinu, tur nenormāli foršs, mums ir arī tā otra puse. Tad kā tas iet kopā ar to, ko tu saki, kad nevajag darīt to, kas nepatīk? Nu kā? Tavas vājās puses ir arī daļa no tevis. Tas būtu ļoti dīvaini, ka tu to daļu ignorētu. Un tas būtu līdzīgi, es nezinu, tagad man jāiedomājas kāds tāds vajagais piemērs, un iedomājas, ja tikai viss būtu rozā un skaisti. Un tev nekad tu nebūtu sajūtas to sajūtu, kā tas ir, nezinu, piecelties 10 minūtes vēlāk, nokavēt, kaut ko neizdarīt, kaut kādu pārkāpt, kaut kādu solījumu varbūt. Iedomājas, tev tikai viss ir skaisti. Ko tu iemācies? Neko. 0. Ja tu gribi būt labs vadītājs, vai ir vieglāk ignorēt, ka tev ir sliktās īpašības? Vai vieglāk tomēr ir pateikt, jā, man šis nesanāk? Ko tu iegūsti tajā situācijā, kā tev liekas? Ka tu atzīsti to, ka tev ir sliktās īpašības un sliktās puses? Cieņa. Jā. Cieņa ir viens, un otrs ir tas, ka tu parādi, ka tu esi cilvēks. Nu, tā kā, es atvainojos, es nezinu nevienu, pat, nezinu, Karoliena māte, varbūt, ja, arī viņai bija sliktās īpašības, arī ja kā mēs tur runājām, ja arī svētajiem visādiem ir, ja tur, teiksim, visiem mums ir tās sliktās puses. Un tad man liekas, nu, ja nav tās sliktās puses, tad kā tu virzies uz priekšu, tā kā. Līdzīgi mentoringā, kad tu strādā ar jauniešiem, nu, tagad iedomājies, tad tagad atnāk pie tevs jaunietis, kuram kaut kas nav sanācis, un tu viņam saka, nu jā, bet man ir tikai labās puses. Jā. Tur jābūt ievainojumai, vai? Jā, ko viņš par tev padomā? Kas ir tavs sliktās puses? Es teiktu vājās. Labi, formulēt patīk. Jā, man laikam tā, es teicu jau varbūt tā ticība, pārāk lielā ticība, nu, ka tādiem ka viss labi beigsies.
Okay. Nu, tur es bieži vien tā esmu iešāvusi savu kājā ar šo. Bet tas veido arī optimismu, vai ne? Jā, tas ir tas pārmērīgais optimisms, ka dažreiz man cilvēki saka, nu, Inga, nevar būt tā, ka viss beigsies labi. Un tad es saku, kā Vinijs Pūks, ka, ja tas nav beidzies labi, tad tas vēl nav beidzies. Ja tas nav. Okay. Tāda mana varbūt tā bija, jā. Interesanti. Sliktās vai vājās puses, jā, man, ja skatos tā uzņēmē darbības sākumā, kā es teicu, 22 gados mums bija pirmais uzņēmums, man likās, ka man ir taisnība. Ka tas, ko es esmu iemācījusies, vai tas, kā es virzos, tikai man ir taisnība. Un tas bieži vien man noveda pie tādām ļoti smagām izvēlēm, nu, kad man nācās atzīt tomēr, ka man nav bijusi taisnība. Un kur man ir bijis, varbūt jāstrādā ļoti ar savu tādu pašapziņu, un pēc tam jāmēģina ar šiem cilvēkiem veidot atkal no jauna attiecības, jo nav dzīvē viss melns vai balts. Ir arī ļoti daudz pelēks. Vai tev ir kāds piemērs? Nu, kāds piemērs? Tas bija varbūt tajā uzņēmējdarbības sākumā, kad man likās, ka ja viss darīs tā, kā es teicu, un ja tu nedarīsi, es tev atlaižu. Okay. Un tas īsti tā nestrādā. Jo tagad, kad es paskatos ar šīm acīm, es īstenībā teiktu tā, ka katram darbiniekam ir sava pievienotā vērtība. Arī tad, ja viņš tev nepiekrīt, es pat teiktu tā, ja darbinieks tev nepiekrīt, viņš var pierādīt, ka var darīt tā, kā viņš to redz. Un ja tu spēj būt tik atvērts un kā vadītājs un to ieraudzīt, es teiktu bingo. Jo, ja tu nonāc vidē, kurā viss tev saka tikai jā, tikai tā, kā tu teiksi, tu neaudz. Tu vispār neaudz. Tu vienkārši stāv uz vietas un viss tev abrīno. Jā. Tas tāda narcistiski jau tāda personība jau, ja? Ka tomēr ir forši, ja tev uzņēmē darbībā ir kāds, kurš pasaka, nē, es nepiekrītu. Nē, es šādu uzskatu, ka nevaram darīt. Vēl pie vājām pusēm noteikti var teikt, ka varbūt man ir ļoti daudz ideju. Nu, tā kā sevišķi es to redzu uzņēmē darbībā ar vīru kopā, un viņš vienmēr saka, es apskatīšos, kā tas Excel izskatās. Jā. Un tad es tā sajūtu to, ka jā, tas Excels varbūt tā puse, kur ir cipari, nu, man viena no izglītībām ir arī grāmatvedis. Es speciāli aizgāju mācīties, tāpēc, lai izprastu ciparus. Jā, tad varbūt tā ir tāda sliktā puse vai vājā, ka, nu, tagad tev es esmu iemācījusies. Es vairāk skatos uz tādu pagātni. Jā. Ka man tas varbūt ir dažreiz traucējis. Man liekas, atkal ar tiem cipariem, un tūlīt tajā Excelī es zināju, ka bieži vien to ideju arī var norakt. Jā. Jā, bet man atkal tas optimisms un tā vēlme pārdot un tā ticība, ka tas aizies. Tāpēc bieži vien, ja ir forši, ja tev komandā ir kāds, kurš tev māk ar tiem cipariem tā kā tikt veiksmīgi galā. Dēļ šīs lielās ticības toreiz uzņēmēji? Es teiktu, ka jā, bet 32 gados es sapratu, ka man tāda vienkārši uzņēmē darbība neder. Tāpēc arī es pilnīgi mainīju savu karjeras virzienu, jo es biju ģimenes biznesā 12 gadus. Ļoti plecu pie pleca mēs strādājām, bija viesnīca un restorāns. Un tad 30 gadu vecumā apmēram jau sākās tā pirmā identitātes krīze, ka es sapratu, ka man tas nenes tādu baigo prieku. Jā, notiek bizness, jā, notiek viss attīstība, bet es gribēju kaut ko, kas ir ar tādu sociālu ievirzi. Bet visi taču grib būt uzņēmēji. Jā. Kāpēc to ir? Nē, nu, zin kā, ir tā, ka es jau nonācu, bet tam vienalga tajā uzņēmē darbības lauciņā, bet pilnīgi caur citu fokusu, caur šo sociālo tēmu. Un es sapratu, ka man patīk ielikt to cilvēku centrā. Nu, tā kā man nebūtu, es varu arī pārdot, nezinu, lampas, ja vajag. Ja? Es skaidri zinu, ka es to varu izdarīt, bet man vajag to pievienoto vērtību. Man vajag redzēt to cilvēka prieku, to, kā viņš aug, kā viņš attīstās, kā viņš sasniedz rezultātu. Un tajā biznesā, kur bijām mēs, es to nevarēju ieraudzīt. Skaidrs. Tas ir tas mans motivātors. Jo tur bija maz cilvēku? Nē, tur vairāk bija tas, ka tas bija viesmīlības nozare. Jā, es redzēju, ka nāk klienti, viņi ir happy, bet tur man nebija tajā darbinieku lauciņā tāda emocionālā? Jā, tā emocionāla piesaiste. Nu, mums bija sezonāls darbs, mēs pieņēmām darbā cilvēkus. Maijā mēs pieņēmām, septembrī mēs atlaidām, un visu laiku bija tāds aburtais loks, ka tu netiec uz priekšu. Tas man ieinteresē, jo tu biji mentori, jauniešu mentori, un tev patīk palīdzēt cilvēkiem. Jā. Tas atkal, ko es dzirdu visu mūsu sarunas gaitā, un es domāju, kas notiek tad, kad, ja es, piemēram, atnāku pie tevis, es tev stāstu savu problēmu, un tu nezini, ko atbildēt, tu nezini, kādu padomu man iedot. Vai tev ir bijusi tāda situācija? Nu, redz, te nāk tas coachings palīgā. Kāpēc likumsakarīgi, ka es mācos coachingu? Izslēdzot coachingu. Nu, izslēdzot coachingu, skaidrs, ka tādas situācijas dzīvē ir bijušas. Tad es vienmēr sev pajautāju, vai šim cilvēkam tiešām vajag manu padomu, vai viņam vajag vienkārši, lai viņu uzklausu.
Okay. Jo tad, kad mēs esam ar cilvēku tādā sarunā vai konsultācijā, vai vienalga, kā mēs to nosaucam, ir ļoti svarīgi, ka tā viena no prasmēm ir sadzirdēt. Nu, tā kā būt klātesošam. Arī šobrīd mēs sēžam, mēs esam klātesoši. Tu klausies, ko stāstu es mēģinu te kaut ko iestarpināt no sevis. Bet, ja es esmu klātesošs, tad man īstenībā nevienmēr vajag tu iedot to padomu. Bieži vien cilvēkam arī mentoringā runājot par jauniešiem, vajag izrunāt. Es atnāku un vienkārši izrunāju to, kas man ir sakrājies tur kaut kur. Un es domāju, ka tas varbūt tā ir arī tā panākuma atslēga, ka nevienmēr vajag to padomu. Nu, nevienmēr tu dāvi, kad tu kaut kādam kaut ko stāsti, nu, nevienmēr vajag, lai to pasaka, bet zini kā, varbūt tu var pamēģināt tā, un varbūt tu var pamēģināt tā. Ir kaut kādas situācijas, kur tu vienkārši gribi, lai paklausās, ko tu stāsti. Jā. Un ar to pietiek. Un iespējams, tu parunā, tu piecelies, tu aizēji, un tu esi atrisinājis to situāciju. Un pat neviens tev neko nav ieteicis. Un man liekas, ka te ir tā pašā sajūta. Ka nevienmēr tev vajag arī tā kā, nezinu, iedot to lielo dzīves padomu. Ja vienkārši mēs apsēžamies, kur mums ir ūdens, mēs sēžam, mēs runājam. Nevienmēr tur vajag uzreiz to risinājumu. Un tu vienkārši runā. Jā, es vienmēr pāršreiz klausos. Pārsvarā klausos. Šitā ir man cita loma šobrīd. Tas jau ir coachingā šobrīd. Jā. Es domāju, vai tev ir sanācis arī tāds gadījums, ka noteikti, pārsvarā tie gadījumi es gribētu domāt, ka viņi ir pozitīvi, kad atnāk jaunietis, stāsta savu lietu, ar ko viņš iespējams netiek galā, vai kas ir tā viņa vēlme, un tu viņam palīdzi, vai uzklausot, vai ar to savu padomu, vai ir bijis otrādāk? Vai ir bijis tā, ka tu redzi, ka jaunietis aiziet neceļos, kāds stāsts par jaunietis aiziet pilnībā prom? Jā, ir bijis. Un, protams, ka šajā profesijā, kurā es esmu bijusi ilgus gadus, un ir pilnīgi skaidrs, ka tu visus neizglābsi. Tā ir tāda viena liela atziņa. Un tas arī ir tāds, ka, protams, tā iekšējā sajūta ir, cilvēks atnāk pie tevis, viņam ir kaut kāda problēma, un tagad tu fiksi visu atrisinās. Bet, ja cilvēks pats negrib pēc galam to atrisināt, tu nevari neko izdarīt. Pastāsti vairāk par kādu situāciju. Oi, daudz būtu, ko stāstīt, es varbūt negribu. Zini kā, ir bišķiņ bail, kad var atpazīt. Nu, teiksim, ir kaut kādas situācijas, ja mēs runājam par vielu lietošanu. Nu, piemēram, ja jaunietis atnāk, viņš nevar kaut ko sasniegt, tāpēc, ka viņš, piemēram, lieto vielas. Vai tur ir alkohols, vai tas ir nikotīns, vai tas ir vēl kaut kas nopietnāks, bet tas jau tādu ilgāku laiku atpakaļ. Un skaidrs, ka nekādus jaunus ieradumus tu nevari izdarīt, kamēr tu neesi ticis galā ar to savu ieradumu, kas ir tas sliktais ieradums. Nu, teiksim, kā tu vari pamosties no rīta un aiziet piepildīt savus sapņus un mērķus, ja tu iepriekšējā vakarā esi ļoti daudz dzēris? Nu, protams. Tā kā tas nav iespējams. Un tur varbūt rodās tā situācija, ka tu saproti to, ka vienīgais, ko tu šajā sadarbībā ar šo jaunieti var izdarīt, ir būt klātesošs un parādīt kaut kādas tehnikas, kaut kādu iespējamu citu variantu, kā dzīvot. Bet, ja viņš nebūs atvērts tam, tu neko neizdarīsi. Un tad rodās tāda, varbūt tā sajūta, ka tev nav izdevies viņu izglābt. Bet īstenībā, ja tu paskatīsies pēc kaut kāda laika, man arī ir bijusi tāda situācija, ka es satieku jaunieti, piemēram, pēc 8 gadiem, un ar viņu viss ir kārtībā. Jā, viņš ir bijis kaut kādu laiku nost no ceļa, viņš saka, klausies, bet toreiz tu man pateici kaut ko, nezinu, vienalga ko, un es to atcerējos. Un tad tev ir tā sajūta, nu redz, paiet kaut kāds laiks, varbūt tas nenotiek uzreiz, bet satiekot pēc kaut kāda laika, tu redz, ka tas cilvēks vienalga ir mainījies. Jā, viņš ir izgājis cauri tur ļoti sliktiem posmiem, varbūt viņš varēja to posmu nepiedzīvot, jā, varbūt viņš varēja paklausīt ātrāk, bet varbūt viņš, ja viņš būtu paklausījis ātrāk, viņš nebūtu tur, kur viņš tagad ir. Un mēs nekad to nezinām. Un tāpēc man liekas, ka šajā profesijā vispār, kur ir palīdzošās profesijas, mums nevajadzētu koncentrēties uz to, ka mēs kādu mainīsim, ka mēs zinām vislabāk. Kurš mums to ir iedevis, ka mēs zinām vislabāk? Nu, tā kā nav tāds. Mēs varam padalīties ar savu pieredzi, un mēs varam ļaut, ka tas cilvēks to paņem. Un viss. Un ja viņš to nepaņem, tad mums jāmācās tas atlaist. Es domāju noteikti, ka tev un tavai empātijai tas ir grūti, jo tu noteikti gribi izglābt visus. Un pirms tam mēs runājam arī par vērtībām, un noteikti kādas vērtības ir tev iekšā, kāpēc tu arī tieši šo dari. Un es domāju, tu esi arī uzņēmuma vadītāji. Kādām vērtībām jābūt uzņēmuma vadītāji? Vai tas tā ļoti krāsas atšķirās starp to, ka tu esi mentori un uzņēmuma vadītāji, vai to var tā ļoti viegli kombinēt? Nu, es teiktu, ka mūsu cilvēciskās vērtības jau nemainās. Mainās dzīves laikā varbūt, bet īstenībā jau, tā kā mēs runājam par to pašu cilvēcību,
Mēs runājam par to pašu empātiju kaut kādā ziņā. Protams, ja mēs iedomājamies tādu uzņēmumu vadītāju, tad ar ko mums tas asociējās? Tāds rītīgs vecis, kas tur atnāk no rīta 6:30 jau uz darbu. Pārsvarā mēs tur hastlojam, mums tur ir 24/7, mēs strādājam. Jā, bet tā tiešām nav mana vērtība. Es kaut ko tādu negribētu pat piedzīvot. Ja es skatos uz vispār uz tādu uzņēmēju darbību, es domāju, ka tur ir ļoti daudz par attiecībām, tādām profesionālām attiecībām, par komunikāciju, par iedvesmošanu, par talantu ieraudzīšanu. Jo es arī ticu tam, ka, ja ir, piemēram, uzņēmums, kurā ir daudz darbinieku, esmu arī tādā strādājusi, vadījusi departamentu, es skaidri zinu, ka katram darbiniekam var atrast pielietojumu. Un katram darbiniekam var atrast lielajā uzņēmumā departamentu, kurā viņš jūtās ļoti labi. Bet ja tu nemācies komunicēt, un tu nesadzirdēsi, un tev nebūs šī iejūtība, tu viņu atlaidīsi. Tāpēc, ka tev nebūs pacietība. Bet ja tev ir šīs visas īpašības, tev ir ļoti viegli. Tu ar viņu aprunājies, tu saproti, kas ir tas, kas viņam pietrūkst. Tu vari viņu aizsūtīt uz kaut kādiem varbūt kursiem, vai varbūt tu vari viņam palīdzēt augt. Ja tu esi pietiekami laba līmeņa vadītājs, tev ir skili, kā tu vari ar viņu strādāt. Un pēc kaut kāda laika tu redzi, ka šis cilvēks vienkārši tajā konkrētajā departamentā varbūt nejūtās labi, bet kaut kur citur viņu gaida. Un tur ir tā viņa īstā vieta. Un es teiktu, ka mūsu personiskās vērtības cieši ir saistītas ar to, kādas mums ir vērtības uzņēmējdarbībā. Jo bez tā vienkārši nevar. Tu nevari aiziet uz darbu un būt cits cilvēks. Un tagad es būšu boss. Un tas ietver, kad es esmu, skaļi runāju un, plātos ar rokām, un tagad atnākot mājās, es esmu pilnīgi cits cilvēks. Un tas tā vienkārši nestrādā. Atkal es klausos, un kas man tā apstādināja bišķiņi ir, kad mēs runājam par šo stereotipu, par to vīriešu stereotipu, ka vīrietis atnāk liels, masīvs vīrietis un vada uzņēmumu un ir ļoti drastiski pret saviem darbiniekiem. Sievietes un uzņēmējdarbība. Kā tas iet kopā? Vai tu nejūt to tādu atšķirību, kad tu redzi tādus dominants vīriešu starpā? Zini kā, man bija ļoti interesanti tagad sekot pašvaldību vēlēšanām no malas, un es skatos, ka Liepājas domē nav neviena sieviete ievēlēt šajā sasaukumā. Es domāju, ak, Dievs, nabaga tas kolektīvs. Man liekas, ka sieviete uzņēmēja darbībā tieši var ienest kaut kādu tādu sapratni un tādu varbūt pilnīgi citu perspektīvu. Un es nesaku atkal, ka kāds ir labāks un kāds ir sliktāks. Un man liekas, ka ja ir forši, ja to var kaut kā savienot, un forši, ja, piemēram, tajā uzņēmēja darbības kontekstā mēs ieraugam, kad varbūt ir tā skarbā puse, bet ir arī tā empātiskā puse. Un, protams, ja vēl tas ir viss vienā personā, tad tas vispār ir ideāli. Bet es teiktu, ka sieviete uzņēmēja darbībā var iedot tādu bišķiņu citu perspektīvu. Labi, pārfrāzēšu. Ko tu kā sieviete ienes uzņēmēja darbībā? Tad, kad mēs vadījām arī ar vīru kopā uzņēmumu, man vienmēr bija tā emocionālā puse kaut kādā ziņā, bet nevis emocionālā tāda, ka lidoja papīri pa gaisu, bet emocionālā puse, ka es varēju ieraudzīt kaut kādas tādas lietas cilvēkos, kur varbūt viņam nebija laika to darīt. Ja viņam tur bija cipari un uzņēmuma attīstība un tas, bet savukārt es varēju iet un runāt ar tiem darbiniekiem, iedrošināt viņus, varbūt iedot kaut kādus tūlus, kas viņiem nebija, veidot kaut kādu tādu citu veidu komunikāciju, veidot vairāk kolektīvu. Tā mana loma vienmēr ir bijusi tā kā saturēt un iedot tādu plašāku redzējumu. Skaidrs. Jā. Un tad es nonāku pie jautājuma, kā sākt savu uzņēmēju darbību. Jā. Es domāju, šeit stāv cilvēks, viņam ir vai nav sākuma kapitāls, un idejas apkārt ir ļoti daudz. Jā. Mēs zinām, ja sākuma kapitāls ir, tad ir daudz plašāks iespējas. Bet, ja mēs šobrīd runājam par tādu situāciju, kad šeit stāv cilvēks, un viņš vēlas nodarboties ar uzņēmēju darbību. Kā sākt, kur meklēt, kur iet, ko darīt, pie kā vērsties? Ja tas ir jaunietis, tad es noteikti jauniešiem vienmēr iesaku jauno vidusskolas vecumu ēnot uzņēmējus, vispār cilvēkus, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Un mēģināt saprast, kas ir tā nozara, kurā tu gribi kaut ko darīt. Ja? Protams, šobrīd, ja mēs paskatāmies uz tendencēm, AI, tas ir tā kā, ja visur mums ir mākslīgais intelekts, es teiktu, ka mēs vēl esam tādos pamperos ar mākslīgo intelektu. Es tūlīt iedošu kādu foršu ideju, jo pirms nākot šeit es arī ar vīru sazvanījos, viņš ir uzņēmējs, arī viņam teica, klausies, iedomā kādu foršu tādu tēmu, kurā var jaunieši šobrīd kaut ko darīt un attīstīs, ne tikai jaunieši, īstenībā jebkurš.
Viņš teica, tagad tiešām mākslīgais intelekts tūlīt pārņems visu pasauli. Viņš saka, viena no foršām idejām ir jaunieši saprot mākslīgo intelektu, pārdot jau esošiem uzņēmumiem, kur strādā varbūt 15, 20 gadus, kaut kādus foršus startup rīkus, teiksim, startup uzņēmumu attīstīt, kurā varbūt kaut kādi tiešām AI rīki, kurš šobrīd uzņēmums, kurš strādā jau 15, 20 gadus, varbūt neizmanto savā ikdienā. Tev ir kāds piemērs? Nē, nav konkrēts piemērs. Bet, piemēram, arī, kaut ja mēs tagad runājam par darbinieku atlases, piemēram, arī, kad ļoti daudz laika mēs ieguldam, lai atlasītu darbiniekus. Tagad arī, piemēram, iemetot ChatGPT Pro versijā, jebkuru CV, kur tev atsūta darbinieks, tur parādās ļoti daudz nianses. Tu pat vari izveidot konkrēts jautājums, ko jautāt intervijā. Tu uzreiz vari ieraudzīt, vai tam cilvēkam vispār ir skills, vai viņš vispār atbilst tam konkrētam amatam, ja? Labi, tas ir tikai HR formā, bet ir jau vēl ļoti dažādas lietas, nezinu, tur, ja mēs skatāmies vispār tādu mākslīgā intelekta attīstību, es teiktu, ka jauniešiem šobrīd ir ļoti jāmācās par šo, jo tūlīt būs tāds lielāks vēl, jo visu laiku ir lēciens, attīstās jaunās versijas, viss notiek, bet ir ļoti daudz uzņēmumu šobrīd, es domāju, arī Liepājā, kur neizmanto šo. Noteikti. Kur vienkārši viņi zina, kad ir ChatGPT, viņi zina, kad ir mākslīgais intelekts, bet viņi neko nedara šajā virzienā. Es teiktu, ka šis ir īstais laiks, lai jaunieši sāktu likt tā kā durvīs kāju un teikt, klau, mēs pētam, mēs zinām, jums tūlīt tas būs vajadzīgs. Tā kā es teiktu, kad ja mēs skatāmies tādu uzņēmēju darbību un attīstību, protams, vēl tātad ēnot uzņēmējus, piedalīties dažādos projektos, tas pats līderu projekts, kurā tu vienkārši sāc saprast, kā vispār uzņēmēju darbībā, kā vispār uzņēmējiem smadzenes strādā, ka tas nebūs tā, ka tu atnāksi 6 no rīta, aizies mājās 5 un tu nedomās par savu uzņēmumu. Jā. Tur ir ļoti jādomā tas, ka tas būs 24/7. Ja, un tu iesi gulēt ar domu, kad man kaut kas ir jāizdara, un tu modīsies ar domu. Tā kā es teiktu, ka jā, tāds, protams, arī kaut kāda podkāsta, kaut kas tev virza domāt tajā uzņēmēja darbības, tajā mindsetā. Jo uzņēmēja mindsets no tāda standarta 8 līdz 5 darbinieku mindsets, ļoti atšķiras. Šādi, vai ne? Šādi. Vairāk, jā, jo te būs noteikti tas stāsts par resursiem, te būs noteikti tas stāsts par kā es sevi ikdienā motivēju, te būs noteikti darbs ar coachu, darbs ar, iespējams, ar terapeitu, jā, tur būs vesels, ja tāds, pilnīgi cita pasaule. Un tur nebūs tas, ka tu gaidīsi, ka kāds atnāks tev un pateiks, kas tev ir jādara. Tu jau būsi izdomājis, ko darīt. Jā. Tā ir baigā atšķirība. Mēs varētu daudz runāt par uzņēmēju darbību. Jā. Tā ir plaša tēma un ir daudz jautājumu, bet man palika atmiņā viena lieta, par ko tu minēji. Un, mūsu sākumā, kad mēs sākām runāt, tu minēji par ticību labajam. Kas ir ticība labajam? Ticība labajam. Es teiktu tā, ka, protams, ņemot vērā visus pasaules šā brīža notikumus, tur mēs tie ģeopolitiskajā situācijā mēs neiesim. Bet tā ticība labajam, tas ir bijis tiešām tas, ko es jau tev teicu, ka kaut kad tā situācija, kurā tu esi, vienalga kāda viņa ir, vai tur ir bijis kaut kāds zaudējums, vai tur ir bijis kaut kāda attiecību krīze, vai tur ir bijis, ka tu esi pazaudējis uzņēmumu, piemēram, vai tu esi pazaudējis kādu draudzību, ka kaut kad tas tev novedīs pie kaut kāda rezultāta, kur tu atskatoties uz to situāciju teiksi, nu jā, man tas bija varbūt vajadzīgs. Man bija varbūt tas jāpiedzīvo. Un tā ticība labajam ir, ka tu tici, ka tā situācija, kurā tu esi, ka viņa mainīsies. Jo nekas šajā dzīvē nav konstants. Arī šobrīd mēs sēžam, laukā ir karsts, rīt parīt tas var nebūt. Jā. Rīt parīt mums var līt lietas un būt plus 15. Jā? Un tāpat arī, ja tu šobrīd esi kādā smagā dzīves posmā, es pati to esmu piedzīvojusi. Tagad atskatoties, piemēram, pirms 3 gadiem, kur bija tiešām smaga situācija, man dzīvē es skaidri zinu, ka tagad, kāpēc es tur biju. Un tagad apskatoties uz šā brīža acīm, tas ir bijis man pa labu. Es esmu to piedzīvojis, lai šobrīd būtu te. Tas optimisms, kas iet kopā. Jā, bet tas arī ir jāmācās ieraudzīt. Jo pārsvarā, kas notiek, mēs ieraugam, ka mums kaut kas slikts notiek, mēs sākam visu vainot, visi ir vainīgi, politika sliktā, ģeopolitiskā situācija briesmīga, vispār te ir globālā sasilšana, viss ir slikti .lv, bet kā būtu paskatīties, ko tu tajā situācijā konkrēti vari darīt, un ja tu nevari neko tajā situācijā darīt, vienmēr būs kaut kas maziņš, ko tu vari darīt. Vienmēr. Nezinu, rūpēties par savu mentālo veselību. Tas ir arī kā iedrošinājums. Tas ir kā iedrošinājums. Mēs aizskarā runājam par
par kristietību. To arī minēji. Ko tu par to domā? Vai tā ir ticība labajam? Es teiktu, ka jā. Es teiktu, ka manā dzīvē ticība ir bijusi tāda, tā kaut kur vienmēr klātesoša. Es jau tev stāstīju, man omīte bija tā, kas iemācīja tēvreiz, un es tā kā vēl joprojām to piekopuju. Katru vakaru es pasakos paldies par tām labajām lietām, ko es esmu piedzīvojusi. Un vispār, kas esmu piedzīvojis dienu, ka es esmu varējis darīt to, kas man patīk. Es teiktu, ka jā, caur to ticību arī kaut kā nevelta, tad, kad tu lido lidmašīnā un tev nav iespēja varbūt veiksmīgi nolaisties pirmajā reizē, kaut kā otrajā reizē tu redzi lidmašīnā, ka visi lūdz Dievu. Un tad man vienmēr liekas, kaut kā jau mēs nonākam pie tā, kad mēs atdodam kaut kā to, lai kas arī notiktu, es atdodu tagad, un tu man iedos to sajūtu, vai būs vai nebūs, jā. Tā kā kad ir tāda forša sajūta, kad var paļauties uz kaut ko.